Ja tā, tas ir kaut kas labs. Nu, paskat, cik smuks. Ir! Kurš katrs un nevienmēr šitādu var dabūt? Metrs. Hei visiem! Pulkstens gandrīz 8 no rīta, drīz saulēkts, traucos uz Daugavu. Jā, Daugavā viss notiek jau ilgi, pamatīgi, ar skaistiem lomiem. Zandarts ņem, tie, kas grib, tie noķer. Solījās būt diezgan draņķīgs laiks, līt lietus, +2, +3 vējiņš. Zinu, ka pie krasta 1,15–20 sadzītas čagas. Viegli nebūs. Pamēģināsim dropiņu, pamēģināsim uz mandulu, patestēsim Select Zander kātu, kā arī šodien konkursiņš gaida. Tā kā skatās tālāk, sērija līdz galam būs arī kāds ciemiņš šodien sērijā. Labs ir, nesakas. Nu ko, šis pirmais lidos iekšā. Aiziet. Nu, Kaspars kaut ko vēl. Un klusē kā partizāns vispār, ja es nepagrieztu galvu, es nemaz nezinātu, ka viņš velk. Nu, paskat. Es varu savu būdīt papēt ciet un braukt mājās. Es esmu to arī izdarījis, Denis! Tas ir par to iepriekšējo reizi, kad es nenoķeru. Vēlreiz abrīnojat un priecājieties par manu skaisto zīvi. Redzat, kāda viņa ir smuka. Man rokas drīz, es esmu pārlaidis. Filējumu nazi vai kas reiz? Filējumu nazi. Tā, mainamies, dod man savu kastu. Un es varu likt viņā iekšā vertikāli. Nu, ar sitienu bija? Ko? Ar sitienu? Tik maziņš. Maziņš, ja? Tukšs un ir. Bet, mutē normāli. Viss kārtībā. Jā. Nu, Kaspars tikko tika pie sava pirmā. Priecīgs, laimīgs. Gandrīz vai var mājās braukt, bet es saku, ka nē, vēl par agru. Vēl izgājiens, es domāju, ka tikai sāksies. Tā arī staigāšana te. Es pamēģināšu uzsiet dropšutu. Dropšutu? Jā. Nu, pamēģini uzsiet dropšutu. Jā, es te pavasarī piemēram vairāk uz dropšutu nekā uz mandulu. Turpinam testēt spinningu. Pagaidām viena copīte uz mandulu, pamēģināsim dropšutu. Uzsēja, man te bija kaut kāda vecā sistēma, satīta, attinu viņu vaļā, atpiņķerēju. Āķis normāli izmēra, virsū zāķa, ošelūrs pagrausta bez galvas. Bitīte gan jau būs labi, ja gribēs, te paņems. Nu, mēģinam. Apurbēji atnāca, vienkārši apurbi. Nu, klausies, kas tev ar to kātu ir? Nu, kāds tev iespējas ir? Met labi, met baigi tālu. Nu, bet 3 metri vajadzētu mest baigi tālu. Nu, par jūtību nezinu. Viena knapu copīties man dabūjas pagaidām. Ir bijusi viena? Jā, viena bija manduliņa. Bet, nu tā, met labi. Nu, baigi vieglais viņš nav, bet viņš ir 3 metri, viņš arī nebūs baigi vieglais. Tā ir, jā. Sēžu, metu, zini kā, un ar muguru pret vēju, bet tur tie paklāni. Vienā brīdī pagriežos, nevienas zivs nav. Kaut kad 12 asaras bija noķert. Nevienas nav. Visas aiznesu projām. Jā, zin kā. Negribu jāvelk cimdi. Atsala rokas. Tā, kur man štajā bardakā mani cimdiņi. Oba. Bez pirkstiem, bet, tāpat tās plaukstē vismaz. Plauksta nav slapja, vismaz tā nesalst. Hop. Hop. Neko, dropiņā jau 2 capes bija. Uz mandulu viena. Bet pagaidām visas tukšas. Blakus arī kādai copei večiem ir. Bet krastā tikai Kaspariņam. Otrā copa jau bija tāda ar sitienu. Nu, diezgan labi jutu. Spinninga galu neskatījos, bet rokā jutu labi. Tā kā ar jūtību šitam kātam viss ir kārtībā.
Uzliku tagad šitādu te no Zandrabaits. Pamēģināšu izmest biki tālāk. Nav nūjiņu smagāku par 20 gramiem, kāds testā līdz 35, bet ir 28 gramīgās čiburaškas. Nu, kāpēc gan ne? Vienkārši šitā te mezgliņā iekšā un aidā. Domāju, nekādas vainas nav. Pagaidām neviena zacepa nav bijis par izbrīnu man. Parasti jau te līdz šim brīdim kādas 3-4 mandulas ir nost. Nu, tagad var žvidzināt. Paskatīsies tālajā distancē, varbūt puikas stāv bikīt tālāk. Kaut gan diez vai visas copes, kuras ir bijušas tepat pie krasta. Ir brīdis, kad viņš ieslēdzās un brīdis, kad viņš izslēdzās. Bet, nu, kātiņam nekādas vainas 28 grami. Bez piepūles vienkārši aizžvidzināja. Es domāju, viņš arī 40 metīs. Nu, protams, ar prātu, bet es domāju, arī 40 mierīgi var aizmest ar viņu. 11.05. Kaspar, jā? 11.05. Tā kā baznīcā. Nu, mēriņš būs. Nu ko, jauna vieta. Diemžēl te zāļu ir daudz vairāk. Pilnīgi tādas kā milzīgas salas stāv. Bet, nu, mēģinās. Tādi placīši ir. Kante tie ir ļoti tuvu. Straume iet atpakaļ. Te tāda kā atstraume tiek veidojies. Pamēģināsim te kaut ko arī izdabūt ārā. Bet, nu, jā, visticamāk, kad te mandulas šķīdīs. Ir. Haha, nu man arī būs, bet uzsēdās bez sitiena. Laikam pat būs mēriņš. Hop. Opa. Denis, to skaisto klausies. To skaisto? Visi kadrā. Visi kadrā? Jā. Lieliski. Nu, ko tāds smukulīts? Otrajā metienā jaunajā vietā. Kaspar, 1-1. Tikko nešpetnējs Zandarts apēda man dropšota gumiju. Tur bija ošelūrs tāds zilgans zaļš. Nu, uzliks arī. Te man pēdējā bitīte pussagrausta kaut kāda bez galvas palikusi. Nu, varbūt tāds izmērs viņam šodien patīk. Šis maziņais izmērs. Nezinu, cik 10 centimetri viņi ir. Ne vairāk. Galva jau nograusta, tā kā pusdarbs Zandartam jau ir padarīts. Varbūt iegaršojās, bet nu jā, rekur sāka baigi tās čagas nākt virsū. Rīktīgi. Kaspars aizgāja kaut kur tālāk laimi meklēt. Nu, pareizi ir, kur stāvēt. Un es vēl te pacīnīšos. Nu, ko nedaudz par Zandara kātiņu pirmie iespaidi. Iespaidi diezgan labi, godīgi sakot, par kātu tādā cenu kategorijā ļoti labi. Man liekas, ka, ja kāds grib pamēģināt, ir īpaši Zandarta no krasta, jā, tā, lai garāks kāds, ja rasās kantes, ja grib pamēģināt dropšotu, tad ieiet visā šajā tēmā ar šādu kātiņu ir pat ļoti, ļoti labi. Protams, tas nav nekāds pro līmenis, jā,
Bet visu dienu paķēris ar šo kātu, es galīgi nejūtos tā, ka it kā, es būtu ķēris ar kaut ko, nezinu, tur 3 pakāpienus zemāk nekā es parasti to daru, ja? Principā ar šādas klases kātiem es arī ķeru, ja? Tas cenu diapazons tur, nezinu, 60, 70, 80, 100 eiro kāds. Aptuveni, plus mīnus lielākā daļa kātu man ir tādi, jā, ir, protams, lētāki, ir dārgāki attiecībā no copas veida, kādu zivi jāķer, jā, un kādi ir apstākļi, bet, teiksim, zandartam no krasta, dropiņš, mandula, asās Daugavas kantes pārcelt pāri tāliem metieni, ekstrafasts, man liekas, ļoti, ļoti labs variants par savu naudiņu. Šis man modelītis ir 3 metri garš, ir arī īsāki, ir arī ar citiem testiem, bet, es sev paņēmu visgarāko, man liekas, ar vissmagāko testu, jo, tad, kad pavasarī es ķeru Daugavā zandartus, tad te strauma ir ļoti liela. Un, godīgi sakot, bez 20 gramu atsvara te nav ko darīt, un dropiņā tiek likti arī 30 un lielāki svari. Bet, var arī redzēt pēc tās parabolas, ka tas ir, rīktīgs ekstrafasts, jā. Tas pat nav fasts, tas ir ekstrafasts. Tieši tam arī, jā. Tieši tam viņš arī vajadzīgs, lai izcirstu uzreiz zandartam cauri tam kaulam. Droši Zebramāstra veikalā ir pieejams plašs klāsts ar šiem te jaunajiem zandarkātiņiem, kā arī ar pārējo select produkciju. Protams, kātiņi ir arī visos copas lietu veikalos, visā Latvijā. Ļoti iesaku, ja kāds grib ieiet šajā tēmā un arī vienkārši atjaunot savu inventāru, tad ļoti, ļoti labs variants. Jeb tas ir bomis, jeb tas ir kaut kas labs, jeb tas ir bomis. Nē, tas ir kaut kāds bomis. Bļāviens, kājas palika tāda šķidras jau, Paskaties kāds. Es domāju, šitas būs mērā. Es gan jau viņam sākumā aiz viena galā izķēru. Un tagad es aiz priekšas galā izķēru. Paskat, cik smuks. Ir! Kurš katrs un nevienmēr šitādu var dabūt. Metrs? Metrs stabilo šitādu. Vai ne? Būtu forši, ja vēl 5 mandolas būtu virsū. Šitā nav tā vieta, laikam, tur vajadzētu būt 5 mandolas. Laikam, nē. Denis, tu sadīju lomu ņems vai? Zini kā, es domāju, ka, es palaidīšu. Lai paliek. Pirmo, jā? Lai paliek, jā. Pats iepeldēs iekšā. Pats iepeldēs. Šitas ūdens pacelsies. Šitiem šobrīd liegums. Iegājām te pa vidu un ar Kasparu aizgājām pa kreisi. Izrādās aizgājām galīgi tur, kur nav dziļuma. Mums vajadzēja iet pa labi. Rekur, kad zini kartes, var paskatīties tāpat copas laikā. Jā, ja kāds nezina, Sīmap Džnezis kartes pavelti. Tās, ko Laurents izmanto. Un reku redzam, jā, mēs esam šobrīd te un nesaprotam, kāpēc mums te dziļuma nav. 3 metri kaut kādi. Tā arī ir. Īstenībā dziļums bija no tās vietas, kur mēs iegājām vairāk pa kreisi. Mums savukārt likās, ka tur nav jēgas iet, tāpēc, ka tie te pussalai apiet apkārt tas seklais līdzs, un likās, ka te arī būs seklums, bet, īstenībā izrādās pilnībā otrādāk. Tu paska. R. Klausieties, šito mēs varētu uz lašiem palaist. Zini, kā lašos jau arī tur kāds norauj, kāds atstāja. Bet šitas ir svaigs, pasties, nav ne āķi aprūsējuši nekas. 1,8 līdz 3,5 metri. Jā, lašiem kā reizi siekstā gaujā iecirst kaut kur. Lašiem patīk šitā, jā. Ķipa rapala, bet ķipa nav rapala, jā. Zini, kā man jau šitos trofejas īstenībā baigais pufels, es viņas nekad nelietoju pēc tam. Galvenais, kas ir iztaisnots āķis viņu? Tā. Varbūt Sams izšpļāv ārā. 55 plus. Redzēji, kā? Ej, nost! Ja šito kadru būtu, tu noķer to kadru? Nē. Bļāviens! Šeit 2 reizes ņēma.
Nu tev tak riktīgi kāds bija līks. Opa! Tu pirmajā reizē, kad nodzīmstēji, tad tas bija. Un tu otrais cēlēs, tev bija. Nevarēja īsti saprast. Es sākumā padomāju, ka varbūt tai skans malas. Jo tieši uztiniena laikā, bet značit bija. Jā. Vai nu pa muguru uzdevu. Vai ne? Tu jau zini, ka tiem zariem, jā, tur ir liegums šobrīd. Jā. Tu pasties, es taču viņu izrāvu ārā. Jep. Pilnīgi es viņu izrāvu ārā. Tev pa zivīm 1-1, pa zariem arī 1-1. 1-1, jā. Nu tikai tev metrs man ir... Nu labi, tev cita suga. Man ir višku savādāks. Cita suga. Šitos arī tāpatās tā kā tu atlaidīji. Jā. Šitos jālaiž vaļā. Ļančkiņā ieliks iekšā, viņš pats aizsauc. Šeit sarkanajā grāmatā. Klausies, varēja būt 2-1 zaros, bet tikai miziņa. Un šīs burvīgās nāc. Baigais zars ir. Gan es teiktu, 3 metienu īsti. Un tagad man ir kaut kas pieņemts. Ev, izdabūja. Ir. Nevarēs dabūt Pāri kantei. Blin, tur gan jau zars, jā, un pāri kantei. Ai, žēl. Nu, tas līsti var noslēgt šo burvīgo Nē. tēmu. Tad pat būs ārā. Man ir vairāk priecē, ka tu otru zaru neizvilki, nekā izvilki mandulu. Jā. Tā ir godīgs neizšķirts. Jo Denis noķēra miziņu, viņš teica, ja būtu zars, tad būtu ieskaita. Bet tā kā tas nebija zars, bet miziņa, tad neko. Tad neskaitās. Un ko, kas par 1-1? 1-1. Gan zivīs, gan Zaros. Gan zaros. ir, jā. Šitāds. Jā, labs ir. Paldies, ka biji. Oi, Denis, paldies. Forša kompānija. Rīktīgi labi. Kaspars brauc mājās, bet es eju turpināt. Ķer lielos zandratus. Skatās tālāk. Un tā daudz ilgi gaidītais konkurss. Sadarbībā ar maniem draugiem Zebra Master izspēlēsim šādas pašas sērijas spinningu. Tātad Select Zander. Konkursa uzvarētājs pats varēs izvēlēties sev vajadzīgo garumu, attiecīgi arī testu, bet konkursa nosacījumi ir sekojoši. Apakšā zem šī video komentāros uzraksti, kādā tehnikā jums visvairāk patīk ķert zandartu un kāds ir jūsu mīļākais māneklis šajā tehnikā. Konkursa izloze aptuveni pēc nedēļas. Iefilmēšu īsu video, protams. Konkursa uzvarētāji pēc nejaušības principa izvēlēsies programma. Un tātad video ielikšu gan TikTokā, gan YouTube shortos, gan Facebookā. Tā kā nepalaid garām, piedalies konkursā un varbūt tieši tu būsi tas laimīgais, kas 2025. gada zandarta sezonu iesāks ar jaunu kātiņu. Nu ko, konkurence ir projām. Kaspars aizbrauc uz māju, bet es vēl palikšu. Es jau viņam neteicu, ka galvenais zandarta iznāciens ir 3:00 dienā. Tā kā es vēl savu laimi pameklēšu. Tā, nu kaut ko es piecirtu. Jā. Kaut kāds puika ir uzsēdies. Ar mazu sitienu tādu. Caps! Un es tāpat iepulzēju, domāju, tas bija sitiens vai nē? Un piecirtu? Jo, ir. Ir galā. Tas pauzīts. Un es domāju, ka mērā būs tāds. Kātiņš atstrādā. Tīt var atlaist spolīti. Jo, poskat, cik smuks. Smuks žandarmēns. Smuks žandarmēns. Ap. Nu, nāc, puika. Nāc, sasveicināsimies. Čuš, čuš, čuš. Čuš, čuš, čuš. Nu, smuks puisis, ne? Smuks puisis. Kāda vaina. Paska kāds. Šis jau 50 pāri.
Labi, ilgi nemocīšu. Vienu jau es esmu paņēmis. Nu, davai. Atdod. Op. Nu, atrādies. Zandarts labs, ka viņš nav tik slidens, viņu varēs aiz astes paņemt. Nu, smuks taču, vai ne? Jā. Nu, kukaini. Tev uz otru pusi. Davai. Ko tu tur izliecies? Čau. Paldies tev. Nostrādāju šitāda te manduliņa ar UV astīti. Jā. Un man šķiet, ka pirmais zandarts arī bija uz šīs pašas mandulas. Man ir šobrīd 10 grami virsū, jo straume šobrīd nav liela. Es pat teiktu, ir atstraume, nevis straume, vismaz šajā vietā. Nu, pa vidu visticamāk ir straume. Bet ar 10 gramiem, nu, var pastrādāt. Nu, tā jau, uz robežas, bet tomēr var, jā. Jo ir pacēlies vējš, auklu izpūš, bet, nu, vēl ciešami. Nu, ko, paslēpos no vēja un nedaudz parunāsim par gudrām lietām, jā. 3 ieteikumi no manis, kas būtu jāievēro, teiksim tā, pie kā būtu jāpiedomā, ja jūs gribat ķert ar mandulu. Tātad, pirmais, jā, nu pašas mandulas, kā jūs redzat, arī manā kārbiņā ir daudz un dažādas krāsas, bet godīgi jums teikšu, es sapratis to, vismaz par Daugavu, it īpaši par pavasari, kad krāsām dižas atšķirības nekādas nav. Tagad ūdens ir dzidrāks, bet pavasarī viņš ir pilnīgākā kafija, un es neticu, ka zandarts atšķir tās krāsas. Pagaidiet, man te auklu šausmīgi dzied. Man ļoti neticās, ka zandarts spēja atšķirt šīs te krāsas zem ūdens. Varbūt spēja, varbūt nē. Vienīgais, kam es tā ticu, ka viņš spēja atšķirt šos te ultraviolētos akcentus, jā, mandulām, ir īpaši, kurus izmanto, nu, astītēs. To jā, tam es ticu, kad viņš spēja varbūt viņus ieraudzīt, pamanīt. To, ko es zinu, un to, ko es esmu pārbaudījis, ka ir atšķirība starp 3-daļīgām mandulām, 4-daļīgām mandulām, maziņajām manduliņām, nu, lielākām, mazākām. Tātad atšķirība ir starp tām sekcijām, starp izmēru, tātad starp mandulas peldspēju. Tāpēc, protams, varat mierināt sevi ar to, kad jūs nomainījāt krāsu un uzreiz jums bija cope. Jā, jeb arī tas, kad šajā sezonā man uz šo krāsu ķērās daudz vairāk nekā uz pārējām, bet apakšā visam ir statistika un visticamāk, kad tas nozīmē tikai to, ka uz šo te konkrēto mandulu jūs arī ķērāt vairāk, tāpēc uz viņu arī vairāk noķērāt. Bet tas ir, protams, tikai mans viedoklis, es ar vienu negribu te strīdēties un pierādīt savu taisnību, tas ir tāds mans novērojums. Bet jā, forma, iedaļu skaits, izmērs, jā, tam ir liela nozīme un arī šī te astītei. Bet, protams, jūs varat arī paturēt prātā un mierināt sevi ar to, ka krāsām ir nozīme. Un, kā jūs redzat, arī manā kastītē krāsas ir dažādas. Arī es esmu viens no tiem, kad no galīgi neķerās, tad es mierinu sevi ar to, ka no laikam es neesmu atradis pareizo krāsojumu. Mierinam sevi tālāk. Otrais – atsvaru daudzveidība. Nu, jā, vai nu tas ir svins, vai nu tas ir volframs. Manā gadījumā volframu principā vēl neizmantoju tā masveidīgi. Kaut kādas te ir, kaut kādi atsvariņi no volframa, bet nav viņa daudz. Pārsvarā tas ir svins. Bet ko es gribētu akcentēt, kad būtu labi, ja tas svins ir ļoti dažādos svaros, jā, un nevis ar lielu lēcienu 10, 15, 20, bet, teiksim, 10, 11, 12. Labi, pusgrams varbūt tas jau būs tā kā pa traku, jā, bet grama iedaļā, jā, tas būtu ļoti nozīmīgi, it īpaši ar tiem svariem, kuriem jūs strādājat biežāk. Jo, kā arī šodien bija uzskatāms piemērs tam, kad es strādāju ar 3-daļīgo mandulu un pietika 10 gramu, lai noturētu viņu 2 sekundes, nu, teiksim, grimstot, jā, tātad grima mandula 2 sekundes. Un nogrimšanas brīdi, jā, šo te piezemēšanās brīdi, es uz picītes varēju redzēt.
Es uzliku 4-daļīgo mandulu, šo, kas man ir aiz muguras šobrīd, jā. Un 10 gramu ar šo mandulu man jau bija pa maz, jo peldspēja viņas ir lielāka, plakne lielāka, tātad grimst viņa ilgāk. Un līdz ar to, kamēr viņi ilgi grimst, arī sānu vējš man izpūš auklu. Tātad arī viņa grimst vēl ilgāk, un tas tā grimšanas ilgums, protams, ir ļoti pozitīvs, jā. Bet šajā momentā, ja tīpaši pie sānu vēja, mēs zaudējam šo te kontroli pār mānekli, kontroli pār informāciju, kas notiek ar mānekli, kad vai viņš vispār piezemējas, vai viņš piezemējas uz kaut kā mīksta, vai viņš pret kaut ko atsitās pa ceļam, vai viņš piezemējas uz akmens, un arī ar izpūsto auklu grūti pamanīt copi, tīpaši, ja copa ir tāda ļoti vārīga, ja? Un tad tā arī sanāk, ka jūs sākat pietīt nākamo reizi un saprotat, ka kaut kas ir galā, nu un tad šajā momentā vai nu jums paveicas, ja? Un jūs saprotat, ka iespējams tā ir zivs, jūs iecērtat, un tā kā zivs uzsēr, nu, un jūs piecērtat to zivi. Vai arī jums nepaveicās, un, piemēram, tas ir akmens, celms, zars, ja? Vai arī tā bija cope, un jūs jau novēloti viņu piecirtīsiet un zivi nedabūsiet. Tāpēc iesaku, lai darba svari būtu, nu, labi, ne ar pusgramu, bet vismaz ar gramu atšķirība, ja? Tā, lai, kā manā gadījumā, 10 man bija pa maz, 11 vēl so, bet 12 bija tieši laikā. Un trešais ieteikums, nevienmēr mēs ķeram ideālos apstākļos, principā zandartu no krasta gandrīz nekad. Jo tas ir vai nu vēls rudens, vai nu agrs pavasaris, tie ir pali, tas ir vējš, tās ir straumes, tie ir visādi gruži, kas tiek stiepti pa upi, un ļoti svarīgi ir kontrolēt mānekli un kontrolēt auklu. Tā kā manā gadījumā šodien pūš, nu, tāds sānvējš kaut kādi 3-4 metri sekundē, ir atstraume, pa upi iet dažādi grūži, visādi meldri, visādi zari, tad manā gadījumā man vajag pēc iespējas ātrāk nogremdēt auklu, lai viņu neizpūš vējš, lai es spēju kontrolēt mānekli. Šajā gadījumā varu jums ieteikt tikai to, ka pēc metiena nolaižiet spicīti uz leju. Nav obligāti jāizstrādā mandula, turot kātu ar spici uz augšu. It īpaši, ja tā ir Daugava. Šī atšķirība, ko jūs turēsiet spinninga kāta spici uz augšu vai uz leju, baigo lomu nenospēlēs, ja jūs stāvat Daugavas krastā, kur blakus jums jau ir 3 metri, tālāk ir Kansas 10. Ja? Tātad šis stāvums ir pietiekams, lai izstrādātu mandulu, un pie sānvēja, ja, strādāt ar spicīti uz leju, tad, kad jums auklu neizpūš, ir daudz vienkāršāk kontrolēt mānekli, daudz vienkāršāk kontrolēt situāciju, kas notiek tur, auklas otrā galā. Tātad nav obligāti jāstrādā ar spici uz augšu, var pilnīgi mierīgi izstrādāt, izģigot mandulu, arī ar spici uz leju. Tā kā ņemiet par labu.